Sveiki, ar jums Toms Vītloņš. Vēl vakar stundu, tāpēc es arī diezgan sagurs. Bet šodien es jums stāstīšu par jauno dēli. Un tas ir, kā jūs redzat, dzeltens būdens dēls no Homesbro, ripteips no Homesbro, skrūps no Homesbro, 8 treki arī platie no Homesbro, riepiņas gan ir džārti, un jā, jauns dēls, nav vairs vecais tekdeks, ripo labi, tiešām neko slikti nevar teikt, dēls platie treki dod tādu labāku slaidošanas sajūtu, jo daudz lielāk ir tā vieta, kur uzlikt, un jā, vieglāk arī taisīt kombo. Par salīdzinot ar tekdeku, tur tiešām nav nemaz ko salīdzināt. Grūti parādīt, jūs redzat, dēlim ir šādi te izliekumi, tieši tādi paši kā īstiem dēlim. Jā, šāds te dēls tieši šādā pašā krāsojumā ir arī pieejams no Homesbro. Tikai šodien saņēmu savu dēli, tāpēc arī neesmu viņu īpaši paspējis patestēt, bet man jums jau ir sagatavots mazs edits, kuru es jums arī parādīšu. Un ceru, ka jums patika iepriekšējie video par oliju un braukšanu ar stilu. Un būs vēl video, vēl how to do video daudz. Un jā, par dēlu var teikt tiešām vislabāko ripteips. The best, ar smilšpīru nemaz nevar salīdzināt. Tiešām mīksts, kā redzat, tāds papildus slānīts. Visi triki mīkstāki. Arī tad, ja rokas sasvīst, kā piemēram man, tad ripteips ir daudz labāks, jo ar smilšpīru nav patīkam braukāt, tad tev ir rokas sasvīduši, bet ar ripteipu tiešām nekādas izmaiņas. Jā, sasūt sviedrus, tā kā tiešām ideāli braukāt arī tad, ja tev slāpi pirksti ir, ko es jums varētu pateikt. Nu jā, tur ar tekdeku, kā es teicu, tur nemaz nav vērts salīdzināt. Cita kvalitāte, būdendegs, kā redzam, 2 slāņos. Skrūvīts arī daudz labāks, lielāks, vieglāk skrūvējās. Tiešām liels degs. Sajūta tāda, kā braukt ar īsto skeitu. Tur tiešām nav vērts neko salīdzināt. Jā, treki platie. Tiešām daudz labāk slaidot. Pops ir daudz augstāks ar šo te deku. Daudz vieglāk popojās dēļ labiem izliekumiem. Patiešām Homesbro ir labi pastrādājis. Krāsojums arī ļoti kvalitatīvs, slaidojot nost nenāk. Treki man ir pelēkie, bet ir pieejami vēl visu kaut kādu un arī bildēs ar viņu norādīt. Es jums tātad varu parādīt. Ripteipi. Šeit arī visi dēļi, kas jums ir redzami bildēs. Te ir arī blanka dēls. Ļoti estētisks un tiešām labs. Te arī jūs varat redzēt labos izliekumus. Tiešām kā īstais. Viss labi noslīpēts, labs krāsojums, neko slikti nevar pateikt, pat ne tādēļ, ka glaimot, bet tiešām. Viss ir labi nostrādāts un neko slikti tiešām nevar pateikt. Atvainojos, ja daudz atkārtojos, bet pulkstens rāda 1.15, tādēļ arī esmu mazliet sagurs.
Jā, ir arī pieejams dēls dzeltenā krāsā. Nu, tāds kā man, to es jums rādīju. Tā kā droši jūs par cenu varam, nu, cena trekiem, riepiņām un dēlim un ripteipam ir 8 lati, kas salīdzinājumā ar kvalitāti ir tāpat, bet, nu, flatfaceam un tur jau 30 un uz augšu tas ir mazākais, ar ko tu var rēķināties. Nu, tās ir nesalīdzināmas cenas par to, ko tu var dabūt bez shippinga. Tepat Latvijā mierīgi sarunāt. Ja jūs vēlaties iegūt dēli savā īpašumā, tad jūs varat iet uz www.homesbro.com. Tātad šī te lapa izstās. To jums parādīšu. Tātad šāda te ir šī lapa, un te jūs arī varat redzēt dēļus, un te arī uzraksts, kā rakstīts, tad draugos varat kontaktēties ar mani Tomu Ādamu Vītoliņu vai arī otru owneru Ralfu Hlibovu, dēls Vūdeņu, 96 mm vai, kā saka, 9,6 cm garš, 27 mm plats, 2,7 cm. Jā, vēl neesmu parādījis treks un riepiņas. Te, nu, smieklīgi. Mazliet paturpināšu par dēļiem. Nu, te jūs varat redzēt tegdeku. Nu, platums nav salīdzināms, kaut gan šis te dēls salīdzinājumā ar daudziem citiem Vūdeņu dēļiem, ar kuriem es esmu braukājis, nav plats. Nu, viņš ir, protams, platīgs par tegdeku, bet viņš nav pārāk plats kā pārējie dēļi, jo ar pārējiem dēļiem nebija pārāk komfortabli. Treki ir daudz platāki un lielāki, kas uzreiz sajūti daudz labāk. Nu, tegdekam, protams, nav nekāda izliekuma, viņš nav ne koka, nekas. Par to nav vērts runāt. Tātad tādas lietas, kas ir pieejamas, tas ir balts riepiņas, zilas riepiņas. Atvainojos, ka baigi kavējos rādot jums visu, bet nu jā, jums ir pašiem interesanti. Oranžs riepiņas, bet zeltenas, sarkans riepiņas, melnas riepiņas, zeltenas riepiņas. Tad ir mans favorīt riepiņas gaiši zilās, zaļas riepiņas un rozā riepiņas. Par trekiem, treki ir, visi ir platie treki, sudrabkrāsas, melni, zaļi, dzelteni, sarkani, zili, balti treki, šādi te dzeltenīgi treki, vēl ir šāds te riepiņas, tāds baltganīgs. Un vēl man favorīti treki, zelta treki, tiešām smuki. Ko es jums vēl varētu pastāstīt? Nu jā, tas arī daudz maz ir viss. Ja jums ir kādi jautājumi, tad mierīgi kontaktējieties ar mums homesbro.webs.com vai arī draugos ar kādu no īpašniekiem. Testament to the word greatness.